Tā, esam nonākuši līdz vārīšanās temperatūrai, un tas ir pie šīs te vietas. Mums ir jāpievada siltuma daudzums, līdz tas viss mūsu ūdens būtu iztvaikojis. Tātad līdz šim te mums visu laiku būs 100 grādi šajā te vielā. Mums ir jāpievada noteikts siltuma daudzums, Q, līdz tas būs viss iztvaikojis. Uzdevums izskatās šādi te. Cik liels siltuma daudzums jāpievada 5 kg ūdens, lai tas iztvaikotu. Ūdens sākuma temperatūra ir 100 grādi. Tas ir galvenais nosacījums. Savādāk mums būtu vēl jāuzsilda līdz 100 grādiem, un tad tikai mēs varētu iztvaikot. Masa tātad mums ir zināma. Tā līdz tās. Masa mums ir 5 kg. Vēl mums ir jāzina vielas iztvaikošanas, īpatnējais iztvaikošanas siltums. Ūdenim tas ir pēc mācību grāmatas 2260 kJ uz kilogramu. Apzīmējums īpatnējai iztvaikošanas siltumam ir L, un tie ir 2260 kJ uz kilogramu. Ko mēs vēl zinām? Vairāk mums nekas nav nepieciešams. Tā jāatrisina ir siltuma daudzums, lai iztvaikotu. Šajā gadījumā formula ir līdzīga. Tātad vispirms ir L reiz masa, kura ir jāiztvaiko. Siltuma daudzumu līdz ar to risinām šādi te. Tā, mums ir jāpārveido šis te, jo mums ir kilodžāli uz kilogramu. Tātad L ir vienāds ar 2260 reiz 1000. Ja vienā kilodžaulā ir 1000 džauli. Iegūstam 2.260.000 džaulu. Tā, tas ir. Tad turpinamā formula 2.260.000 reiz masa. Mums ir 5. Tas ir vienāds ar 2 miljoni. Tā, reiz 5 ir 11.300.000. Ir 11.300.000 džaulu. Atkal mums ir vieglāk pārveidot, milzīgi skaitļi. 1 megadžauls ir 1.000.000 džaulu. Līdz ar to šo te skaitli 11.300.000 izdalām ar miljonus, iegūstam 11,3 megadžauli. Ierakstīsim to kā mūsu atbildi. Un ierakstīsim to pie pārvērtībām, vielas pārvērtībām. Tātad, lai iztvaikotu visu šo te vielu, mums vajadzēja 11,3 megadžaulus. Atkal tas ir daudzreiz vairāk nekā 2,1 megadžaulus. 5 reizes vairāk nekā, lai to uzsildītu no 0 līdz 100 grādiem.